popularizētu vidē draudzīgu pārvietošanos jau vairākus gadus Ogrē tiek rīkota mobilitātes nedēļa. Šogad ar devīzi attīsties pareizā virzienā. Mobilitātes nedēļas ietvaros 21. un 22. septembrī Ogrē plānoti dažādi interesanti pasākumi. Piektdien ikvienam būs iespēja tikties ar olimpieti soļotāju Agnesi Pasteri un Andri Dambi, kurš par pārvietošanos domā vidē draudzīgi. Un piektdien ir paredzēts mobilitātes rīku darināšanas konkurss, ir parāda, kurā piedalīsies skolēni no visām skolām novada. Viņi var pieteikties gan komandās, gan arī klase. Un tāpat arī nolikums būs pieejams mājaslapā ogresnovads.lv. Savukārt 22. septembrī, kas tiek atzīmēta kā diena bez auto, Brīvības ielas skverā notiks nedēļas kulminācijas pasākums – sadraudzības velo brauciens. Reģistrēties braucienam varēs 12. Un tāpat arī būs iespēja nokārtot tiesības, velosipēdas tiesības, ko, protams, veiks CSDD pārstāvji. Tāpat arī būs vairāk interesanti konkursi, būs arī stafetes, tāpat būs arī radošās darbnīcas tajā dienā, gan arī iespēja cilvēkiem, kuri, piemēram, vēlās nojot. Arī būs arī instruktora Zigrīde Sprukte, kur pamācīs cilvēkiem, kā pareizi nojot. Tāpat arī varēs nojošanu veikt pilsētvidē, pa ielām. Kopš 2002. gada Eiropas valstīs tiek rīkota mobilitātes nedēļa, kas ik gadu notiek septembra otrajā pusē. Zināmākā transporta alternatīva mobilitātes nedēļā ir velosipēds. Eiropas parlaments uzsver, ka transports rada 20% no pasaules izmešu. Izmantojot dabai draudzīgu pārvietošanos, mēs ne tikai pozitīvi ietekmējam vidi, bet arī samazinām veselības apdraudējumus un trokšņa piesārņojumu pilsētās. Laura Liepiņa, Zana Tereško, Ogres televīzija.